Es nesen Instagramā redzēju tādu atziņu, ka, ja jūs vēlaties doties veiksmīgā ceļojumā ar bērniem, tad ir viens lifehacks. Un tas ir paņemt līdzi kādu vecvecāku. Mēs paņemsim līdzi Olīti, un mēs jau esam mašīnā, braucam uz lidostu. Elizabete ir aizmigusi, Katrīna arī čuč. Jā, nu mums ir arī šoferis, un viss ir iesaistīti. Čau opim. Un mēs braucam uz lidostu, un es esmu pārsteigta, ka mums visi ielīd mašīnā. Mēs esam 6 cilvēki. Mums ir 2 rati, 4 koferi, vēl tās rokas, somas. Nu, tā kā es vienkārši esmu šokā, kā mēs visu to satilpinājām, kā mēs vispār laicīgi tikām ārā no mājas. Un pagaidām tik tālu ļoti veiksmīgi. Meitenes guļ. Lidojums ir 12. Tagad ir 10:10. Nu tā, mums vēl ir laiciņš padzīvoties pa lidostu. Un tad jau tiksimies Spānijā. Es droši vien vēl parādīšu kaut ko no lidostas, ja būs laiks, redzēs. Paskat, nu redzi, var šādus te foršus ratiņus paņemt. Tā kā lidostā vienkārši, lai pavizinātos lidostā. Protams, ir risks, ka visi būs aizņemti, bet viņi ir vairākās vietās pa lidostu. Uzreiz pie ienākšanas mēs paņēmām Elizabetei, lai gan mums šoreiz ir lidojumā līdzi rati, kurus tu vari nodot, nu pat nenodot, tu vari viņus ņemt līdzi lidmašīnas salonā, tad mēs izvēlējāmies tomēr viņus nodot un pa lidostu izmantot tos lidostas ratiņus vienam bērnam un otram bērnam somu. Paņēmu līdzi savu termokrūzīti, kur bija kafija. Ieliesim ūdentiņu līdzi padzerties, jā. Šāds foršs laukumiņš tieši pie mūsu iekāpšanas, bet, diemžēl, šobrīd nedarbojas. Mēs tomēr atradām šādu te skaistu izklaides zonu. Paldies, Iglu! Jā, Elzbet, tev patīk? Ko? Mīļā, tev patīk? Nācās iziet cauri visai lidostai, jo šis ir citātajā ejā, bet man tas bija svarīgi, mums vēl ir stunda laiks, un man ļoti gribās, lai Elizabete kārtīgi izkustās, un lai pēc tam lidmašīnā izdotos diendusa, jo ar 2,5 gadnieku tu nekad nevar zināt, būs tā diendusa vai nebūs, vai ne? Katrīna, tev arī darētu diendusiņu, vai ne? Pagaidīsim reisu. Mums ir 12:45, Malaga. Dosim gaisā. Nu, mēs lidojam jau 2 stundas. Vēl 2 stundas un 20 minūtes. Zini kā, pēc sajūtām varētu jau tā kā pietikt. Varētu jau tā kā klāt, bet paspējām jau, Katrīna jau pagalēja. Elizabete vēl nav aizmigusi, bet mums paveicās, ka Olītei blakus brīvs ēdienu, tad viņi var uz maiņām aiziet arī tur padzīvoties. Diemžēl viņi vēl nav aizmigusi uz dienas, uz ko mēs ļoti cerējām. Paspējām arī jau pārēst Olītei, īstenībā ļoti forši. Pirms tam var ieteikt kārtīgi volībolu. 3 kārtās. Lidojot arī ekonomiskajā klasē. Un jā, tie lidojumi uzreiz vēl saņemt. Kā esam pāriši. Es arī labprāt pagulētu, bet man te viens maziņš neguļ. Tad nevar arī kaut kāds pasūtība aizsniegt. Uz kurieni mēs lidojam? Ričieru? Kā mums iet lidmašīnā? Labi. Ko mēs darām? Kas tev rokās? Mums tik forši, ka nemaz negribēs gulēt diendusu, vai ne? Mums ir labs līdzi. Ja? Lidoda. Labs arī lido. Drīz būsim klāt. Tad jau tiekamies Malagā. Šīs ir mūsu mantas. Gaidām transferu.
Jā, izklaide. Izklaide. Braucām uz ļoti skaistu vietiņu, Mija centrs, meklēju pēc skaistākajām saulrieta vietām, un saulīti jau pamazām aust. Un kas ir labākais, tūlīt parādīšu, kas ir pats labākais šajā vietiņā. Ne, nu, protams, arī tās ir brīnišķīgās ainavas, kuras jūs tur redzējāt jau, bet, lūk, šis ir labākais, jo ir bērnu laukumiņš un skaists skats, apvienojas visas vajadzīgās intereses. Kā tu māki uzkāpt? Opā, paga. Do 5. Opā. Mēs esam jau gatavi. Šodien ir, es nezinu, 5. diena, Artur? 6. 5. 4. Kāda 5. diena. Un mēs mēģinām tikt ārā mājas. Elizabete, tu paēdi savu putriņu, ko? Vēl ēdīsi? Nu, uzēdi, jā, un tad braucam. Māsa jau ir gatava, tad mēs mazgājam grīdu. Māsa mūs gaida jau čuči. Kas tur ir? Kaķis. Tas ir kaimiņš? Viņš te dzīvo? Kaķis. Kaķītis tas ir, jā? Čau, kaķīti. Kopš pateica, ka tur ir ķirzakas, mēs te... Nebija šoreiz. Braucam uz Malagu. Atkārtojam Jamakas skoliņas vielu, iekavēto vielu. Evita mums atsūtīja pasniedzēju. Centiņi, ņiku, ņaku, kozleriņi, miku, meku. Vismaz viens bērnīšs saldi čuči. Tas būs Malagas tirgus. Ieiesim iekšā paskatīties, kā viņš izskatās. Paskat, kādas jūras veltes, jā, tirgu var nopirkt. Štādu varbūt. Šitie ļoti populāri tādi iesmiņi ļoti daudz ir, ka tu vari nopirkt un uzreiz marinēt. Tas ir mazais izmērs, tās diezgan liels. Artur, tas tev? Ļoti grūti pierast pie tā, ka cilvēki nāk klāt, runājās, saka, ka skaisti bērni, un jā, tas tā. Nav pierasti, mums Latvijā tā noteikti nav. Man kapučīno. Nu, labrīt. Es uzstiprināju kameru uz palodzes un ļoti ceru, ka viņi nenogāzīsies, jo mēs dzīvojam 2. stāvā. Bet es gribu tādu video tradīciju, kāds unboxings, un šoreiz tas būs no veikala Kiko. Fonā jums laikam būs arī Elizabetes balss, jo viņai arī ir mikrofons, ja? Nāc, parādi. Tu arī runā mikrofonā, jā? Jā. Labi. Uzlikšu tā, lai tevi arī redzu. Re, kā Elizabete sēž. Čau!
Pauču. Atādācu. Jā, mēs šodien brauksim uz zoodārzu. Atādācu. Uzfilmēsim mammu, kā mamma uzkrāsojas, un brauksim uz zoodārzu. Oi, nu ziniet, es vispār esmu iemīlējusies Spānijā. Ir tiešām ļoti forši. Dzeru pārsteidzoši lēto kafiju no Aldi. Tiešām viņi maksāja 3 eiro un ir ļoti laba. Es biju pārsteigta. Tā bija dārgākā. Es iegāju Kiko veikalā, man simpatizē šis zīmols. Tas ir gan itāļu, bet Latvijā šis veikals nav. Tas nav ēdams, man jā. Es tev rādīšu, kas tas ir, skaties, jā. Un tā kā viņi paši saka, ka tas ir Itālijas numur 1 make-up zīmols, un es vienmēr tur kaut ko nopērku. Līvas puravas, tad citu, man rekomendēja lūpu krāsas. Nu, es esmu pamēģinājusi. Un tiesas jums parādīšu, tie ir papagaļi. Tad tieši ir palma un Ligsdā dzīvo papagaļi. Pasties, Elizabete, pasties augšā. Redzi, tur ir papagaidi. Aizlidoja. Redzēji? Pirmā lieta, ko es paņēmu, ir acu ēnu palete. Bija tā, ka pēc 2 lietas un 3. pavelti. Es gribēju nopirkt uzacu korektoru. Un, nu, ja jau es paņēmu 1 lietu, tad vēl jāpaņem vēl 1 un 3. pavelti. Tā kā man sanāca diezgan daudz ko nopirkt. Ļoti forša acu ēnu palete. Pasties. Patīk? Jā? Ko? Tur šitiem vajag noplēst tādu spogulīti, re? Pasties, cik smuka toņi. Tad šāds te Eyebrow Fiber Colored Mascara. Tas ir, nē, tas nav ēdams, tas ir uzacu krāsa, re? Un pastīsimies, kā viņš izskatās uz manā uzacī. Re? Šitā te. Vēl mēs nopirkām pūderi, jo man nav pūderis. Tu izpakosi, ja? Labi, izpako. Es tikmēr uzlikšu acu ēnas. Izmantošu šo pašu spogulīti. Saņieši atnācu no loga, lai labāku gaismu. Es ceru, ka ir laba gaisma video. Jūs jau zinat, es vēl mācos vlogā būšanu. Šāds te ir pūderis. Nu, tāds es viņai pārdevēju palūdzu, lai viņi parāda savus favorītus, kas ir populārākie. Ar to var uzlikt pūderi, jā, uzliec. Un dārznieki ir sākuši darbu, es nezinu, kā jums ir ar skaņu tagad šim video, bet es vienkārši turpināšu filmēt, un tad jau skatīsimies. Viņš vienkārši, jā, tāds arī, to tu arī vari attaisīt. Un aizmugurē mums tur pielabo durvis šobrīd, tā kā, nu, zin kā, dzīve ir dzīve. Tu vienkārši dari, jo mēs tulīt brauksim uz zoodārzu, un es taču negribu, lai gorilla no manis nobīstās. Tāpēc es vienkārši daru procesā. Es uzliku tikko šo brūno toni aizmugurītē. Tagad es likšu šo gaišo tonīti te. Vajadzētu iztīrīt otiņu, bet es tagad netieku pēc salvetes, tāpēc es vienkārši ar otru pusi. Parasti man 5 minūtes aizņem grims. Un tagad pa vidu es likšu šo persiku. Man ļoti patīk šis tonis, un viņš saskan ar manu jauno lūpu krāsu. Kāda ir vācāts? Rozā? Vācāts. Tev patīk? Nedaudz arī apakšā iezīmēšu. Ar citu otiņu, man ir šāda taisnāka otiņa. Uzliksim tā, lai neredz to remontu. Tieši priekšā. Šausmas. Zini, kā dzīve ir dzīve. Es neko negribu mākslīgi radīt. Kā mums te viss notiek, tā arī mēs te dzīvojam. Jā, to es tagad uzkrāsu skropstas, jā? Jaunais pūderis. Tālāk es uzlikšu konsīleri acīm. Tas jau man bija no Madara, man patīk šis. Jā, paldies. Tā, labi, jūs redzat, es darbojamies. Ak, Dievs, virs pūdera. Nu, labi, jūs saprotat, es aizmiršu šo ielu. Virs pūdera viņi nebūtu labi likt, viņi būtu labāk likt zem pūdera. Bet es atcerējos tikai tagad.
Atslēgta. Nekas traks. Tāpat viss tur izkusīs vēlāk. Tagad mums vajag bronzeri. Tas man ir jau no Revolut palietots Revolution. Un zīmolītes var iezīmēt uzacis. Uzmanīgi. Šo zīmolīti arī es nopirku vakardien tajā Kiko. Tā, kaut kāds tonīts parādās. Foršs zīmolīts, viņam vienā pusē ir krāsa. Un otrā pusē ir tāda birstīte. Un es ar to birstīti visam te pielaboju uzacis. Saķemmēt uzacis. Un tagad mums palika lūpkrāsa. Kur palika lūpkrāsa? Un lūpkrāsa ir ļoti jauka, man ļoti patīk. Tas viņam bija galvenais pirkums, kāpēc te iegriezos. Arī smuks iepakojums. 107. numurs. Gossamer Emotion Creamy Lipstick krēma lūpkrāsa. Krēmīgā. Tā viņa uzspiež. Un viņa iznāk ārā, ne? Mamma, Tev es iedošu šito balzāmiņu, ja? Tāds bija haotiskais veikala apskats ar 5 minūšu make-upu, lai brauktu uz zoodārzu šodien. Kā man sanāca, kā jums patīk Kiko zīmols, vai jums ir kādi produkti no šī zīmola, padalieties komentāros, ļoti priecāšos. Tiekamies vēlāk, čau, tā! Draudziņ, čau! Sauļojies? Arī puncis ildē. Džungļu sajūta tāda un, kāda viņi milzergi. Reiks, jā, un reku bērniņš, viņš atnāca pasargāt bērniņu un mamīti, jā. Cežera salāti, pica, kafija, tāda viss plasmas traukos, tas tā bišķiņ bēdīgi. Kopā samaksājām 26 eiro. Vieta skaista, bet kā jau tādos parkos, tāds liekas, tas ēdiens nav no labākajiem. Pagaršošu vēl neesmu pagaršojis. Gribējām iziet kaut kur ārpusē pārēst, bet, tu nevar tik vienkārši iziet, tad ir biļeti, tad jāpērk vēlreiz biļeti, un to mēs negribam. Tepat blakus ir foršs bērnu laukumiņš. Pasaukšu Elizabeti, lai arī apēd kaut ko no gatavā ēdiena. Vispār diezgan sportiska vide šeit apkārt ir, un pavisam netālu no mūsu apartamentiem ir tenisa korti, un mēs nolēmām šodien aizbraukt ar vīru, pamēģināt uzspēlēt. Nav baigās prasmes, bet, tā, tīri izklaides pēc sportiskā noskaņojumā. Čau! Šāds te padel tenis. Nezinu, kā ir latviski padel. Un 3 bumbiņas raketas izīrējām pa 5, un bumbiņas bija jāpērk, tad 3 iekšā, 6 eiro samaksājām. Un parādīšu, kā izstās laukums.
bumba aizlidoja kaut kur tur. Tur spēlē profesionāli bērni, un tad esam mēs. Apsēdāmies epicentrā, te viss notiek apkārt. Ļoti daudz bērni spēlē. Laikam ir sākusies tāda sestdienas aktivitāte. Pulkstenis ir 10, mēs jau esam stundu nospēlējuši. Man ļoti patika. Labi, mums vai sanāca, tas ir cits jautājums, bet pati tā aktivitāte man ļoti patika. Es jūtu, man rīt jūtīsies visa roka. Tagad tepat kafejnīcā paņēmām kapučīno. Šāds izstāsta viņu kapučīno, viņu sajūtas par kapučīno. Nu tā, tagad es pasēžam, pasūtīju vēl smūtiju un vērojam, cik labi bērniem sanāk šī spēle. Bijām šeit arī ar Elizabeti atnākuši. Nu, jā, šī ir tāda forša vieta, te ir tāds kā centrs, ir arī bērniem izklaides vieta, ir trenažieru zāle, augšā notiek nodarbības, joga. Nu tā, diezgan forši.